ierakstu. No gulbenes lieliski. O, Uh, super. Sveicieni. Jā, tagad vajadzētu būt, ka ieraksts ir aizgājis. Un tad sveiciens arī tiem, kas skatās ierakstu mūsu webinārā. Un Sveiciens. jā, Ants droši sāc. Ok. Jā, tad iesāksim noteikti ar to, par to šodienas plānu. Iepazīsimies, mēs pastāstīsim par sevi, un tad arī, kā jau minēju, tad iesaistīšu arī jūs, klātesošos cilvēkus, dalībniekus, aicināšu atbildēt uz jautājumiem, jo būs arī praktiskais uzdevums. Un tas šodienas blakus efekts šim webināram būtu forši, ja sanāks kaut ko iemācīties. Tas galvenais varbūt būtu, nu, labi pavadīt laiku, vai arī otrādāk, nezinu, kā katram personīgi labāk tika. Tad tālāk pēc tam arī runāšu un pastāstīšu, kāpēc neder šis te klasiskais postpadomju padoms nomierinies, nestreso. Pastāstīšu, kas notiek mūsos iekšā, kad pieredzam stresu par šo te algoritmu. Mūsdienās populāri visādi sociālo tīklu algoritmi un tā tālāk, bet pastāstīšu, kāds algoritms notiek mūsos iekšā, ķermenī, mūsu nervu sistēmā, prātā. Un tad jau iesim galvenajā tēmā iekšā, kas ir tā optimālā stresa zona, kā to noteikti savējo. Būs praktiskais uzdevums, un pēc tam arī Svens pastāstīs par jaunāko lietotni, kas ir sportistu veselības, sportiskā snieguma, atjaunošanās monitorēšanai ar nosaukumu Atletifik. Un tad noteikti arī, ja ir jautājumi, droši jautājiet. Jums ir super iespēja tagad šādā kompānijā uzdot visādus jautājumus interesējošos un padarīt šo vakaru sev iesaistošāku un interesantāku. Un vēl viena lieta noteikti, ka šis ir nevis viens no, bet pirmais īstenībā šāda veida pasākums mums, sportspeciāls.lv. Un noteikti ne pēdējais, mēs regulāri rīkosim šādu veidu pasākumus. Tā kā sakojiet līdzi gan mūsu mājaslapā, kas ir redzama ekrāna apakšējā kreisajā stūrī, gan arī mūsu sociālo mediju profilos, jo būs, kā jau minēju, šāda veida pasākumu un vēl kāda cita veida um, eventi, jā, pasākumi, kur mēs dalīsimies par sporta psiholoģiju, par veselību, par medicīnu, par zinātni un visu kaut ko noderīgu sportistiem, sporta entuziastiem, amatieriem, treneriem un sporta personālam un vēl cilvēkiem, kas ir tuvi sportam un veselīgam dzīvesveidam. Nu, lūk, tālāk mazliet par noteikumiem. Jā, pēc iespējas aicināšu būt šeit un tagad. Nē, telefoniem nu, nevar neviens jums neko aizliegt šajā mūsdienu pasaulē. Bet jā, esam šeit un tagad apzināti klātesoši. Arī, ja skatāties ierakstā, tad mēģinām nemūt tās, jo tad labāk tā informācija uzsūc un ir foršāk pašiem mācīties un apgūt kaut ko jaunu. Ja ir kāds jautājums, droši varam pacelt roku un ieslēgt mikrofonu. Un droši jautājiet, varat arī rakstīt čatā, ja negribat runāt. Viss ir ok, savas drošības robežās šodien operējam, nav jākāp pāri lieliem kalniem. Um, Noteikti, ja ir kaut kādi jautājumi, vai ir bailes uzdot kādu jautājumu, jo bailes kļūdīties, tad es iedrošinu jautāt šeit pat Zoom chatā, vai pēc tam arī, kad būs šis ieraksts YouTube, tad droši rakstiet komentārā arī savus jautājumus un apmainamies ar pieredzēm un komentāriem un idejām. Nerunājam par tādām karstām tēmām, jo tas vienkārši novirzīs to mūsu fokusu no šodienas tēmas. Un tad arī, jā, kā jau minēju, par tiem jautājumiem, webināra beigās varēsim uztaisīt garāku, tādu plašāku diskusiju. Tev, Sven, ir kas pieminams, piebilstams? Pie noteikumiem nē. Ui. Es domāju, ka droši, jā, ja nu ir kāds, kas vēlās, jebkurā brīdī var jautāt, un, protams, censties nepārtraukt teikumā, bet, nu, teikuma beigās pajautāt, jo, nu, tā arī aizmirstās citreiz gaidot līdz galam, aizmirstās pajautāt to jautājumu un tad atliekās. Jā, nu, kāds varbūt ir students, kāds nav students, līdz ar to tur tās pieredzes ir dažādas, bet līdz ar to nekautrēties jautāt un rakstīt jautājumus. Es lasu,
kamēr viens, ja nu, šajā gadījumā arī mēs esam sadalījuši uzdevumus, viens prezentē, otrs pārņem moderātoru lovu, un tad līdz ar to mēs tā kā tiksim galā. Jā, es domāju, varam iet tālāk. Ok, tad noteikti, kā jau minēju, iesaistīšu jūs, tad lūdzu ierakstiet čatā, kādu sporta veidu jūs pārstāvat. Un kas tu esi sportists, treneris vai medpersonāls vai kaut kas cits, kas ir tā tava loma, ko tu ieņem sportā vai sports ieņem tavā dzīvē, no kuras puses paskatās, padalīties, lai ir apmēram zināms kaut kāds konteksts vai varbūt kaut kādu piemēru, ja es dodu, tad ir trāpīgāks tas piemērs, kur tāds individuāli piemērotāks, līdzīgi kā tā optimālā stresa zona, kas katram īstenībā ir sava. Jā, vai tie, kas skatās ierakstā, tad tie var rakstīt čat arī tā kā komentāros, kas jūs esat, un arī, jā, ja jums tur ir jautājumi, mēs pēc tam pārskatīsim tos komentārus, vai centīsimies savos sociālos mēdījos vai citos video vai, nu, citos te ierakstos mēģināt šos te jautājumus arī kādā brīdī pacelt un atbildēt. Ok, varbūt tu vari sen padalīties, kas ir tavs. Reku mums ir komentārs, vai ne? Jā, nu, mēs jau te arī zinām. Daudz maz jau es domāju, ka tā publika mums ir tāda basketbola publika pagaidām vismaz, jo tā ir no tās esam mēs, abi divi nākam, un tad es domāju, ka mums arī tas tuvākais cilvēku tīkls, ja mēs tā teiktu, ir saistīts ar basketbolu vairāk kārt, bet, nu, pamazām mēs jau izpašamies. Jā, nu, Jā, daudz treneru, zin kā, nu, tā, labi, to mēs pie iepazīšanās varbūt. ok, nu tad arī es domāju, ejam tālāk. Pastāstīšu par sevi mazliet. Tad, jā, tad basketbola tēma te jau figurēja, tad esmu, uh, teikšu tā, izbijis sportists, bet vēl, protams, sportoju tagad jau veselības dēļ. Ar veselības sportu nodarbojos un esmu arī sporta psihologs un palīdzu sportistiem rūpēties par savu mentālo veselību 1-pret-1 sesijās, palīdzu sporta komandām, vadu dažādas izglītojošas nodarbības un lekcijas. Un arī rudenī būšu RSU vidū. Un mums arī ir, kur, ja nemaldos, ir kaut kāds komentārs, to es pagaidām neredzu. Bet, jā, nu tad sports ir bijusi liela daļa manas dzīves, un arī psiholoģija. Es domāju, visu dzīvi īstenībā. Tad tagad apvienoju šos divus ceļus un palīdzu sportistiem, sporta komandām un vispār cilvēkiem kā tādiem rūpēties par savu veselību, mentālo veselību un fizisko veselību un tādu holistisku veselību caur sporta psiholoģijas aspektu. Kā tev, Sven? Jā, nu, atbildot no sākuma izlasot to komentāru vai, jā, čatā rakstīto, jā, ka mums arī tātad klausās treneris, un kas ir arī vecāks bērna, pārstāv gan fitness, gan basketbolu. Nu jā, tad es arī esmu bērnu tēvs, arī izbijušais basketbolists, sportists vēl joprojām, un droši vien nekad dzīvē nezaudēšu to lomu. Nu, tādā identitātes ziņā, ka tomēr tas identificējos kā sportists, jā, nu, tā ir viena no tādām lomām. Esmu, jā, dzīves laikā daudz mācījies, vēl joprojām mācos un mācu citus. Līdz ar to esmu iegūst gan zinātnes grādu, gan medicīnas grādu, un tagad arī medicīnu studēju rezidentūrā tieši sporta ārsta medicīnu. Līdz ar to esmu atpakaļ tādā pilnā apjomā šajā te medicīnas nozarē. Un, nu jā, nu sports un veselība, tās ir divas dažādas lietas. Tas ir jāsaprot cilvēkiem droši vien arī jau pašā sākumā, pirmajā webinārā runājot. Bet viens var papildināt otru, un, jā, un tur tātad ir tāds, kā lai saka, ir labs balans jāmeklē. Kā jau vispār ir daudz dažādām lietām dzīvē, vai ne? Arī izklaidēties ir jāprot, un
pareizi izklaidēties, bet ir jāveido šis līdzsvars. Un es domāju, ka viena no manām tām lietām ir dzīvē pašam bijusi tas jautājums, kāds ir tas līdzsvars. Nu, tieši attiecībā pret sevi, jo es esmu ļoti daudz traumējies un citādas lietas piedzīvojis, kas iespējams manu to sportista trajektoriju aizveda citā virzienā, nekā varbūt tas varēja iet, nu tā potenciāli. Jo, teiksim, līdzgaitnieki sasniedza visaugstākos līmeņus, nu, jā, tad ar kuriem es kopā, teiksim, augu un trenējos un spēlēju. Nu jā, un līdz ar to nonāca droši vien šajā te pusē vairāk, kad ir iespēja uzdot tos jautājumus sev, un ja jau tu esi meklējis tos jautājumus tik daudz un ilgi, tad kāpēc nepadalīties un nedot to cilvēkiem informāciju, kā tad tu esi atradis, teiksim, to līdzsvaru vai palīdzēt citiem atrast viņiem savu līdzsvaru. Nu jā, tas tāds diezgan tāds paliels intro, bet es domāju, ka varbūt tā labāk arī to filozofisko domu var saprast, kā tās lietas ir savijušās kopā. Ok, super. Nu ko, basketbols, jā, tas saprot, īstumā mums te daudz tas būtu viena tāda kopīgā iezīme. Un ejam tālāk, tā man uzkukšēs, jā. Tātad, paņemam bieži kladu un rakstām tie, kas ir šeit. Un arī Sven, es tev aicinu paņemt. Noteikti tev arī būs interesanti izpildīt to uzdevumu. Un tad, kad tas ir, tad ejam tālāk ar šo. Kas tad ir tas pirmais, kas tev nāk prātā? Kad tu redzi šo te vārdu stress, kas notiek tavā prātā, kaut kādas domas, asociācijas, idejas, bailes, šaubas, kas nāk pirmais prātā. Kamēr es rakstu, tad es noteikti padalīšos no sevis, tad es teiktu, ka man pirmais nāk prātā bailes, ka tas ir kaut kas bailīgs, vai tā ir baiļu reakcija. Bailes, stress, it kā sinonīmi, bet nav sinonīmi. Tur ir līdzīgas ķermeniskās reakcijas, kas notiek. Un arī prāts, kā reaģē. Atsevišķi notiek katrā šajā situācijā. Un vēl, kas man nāk prātā, noteikti ir enerģija. Kad runāju par stresu, jo tā ir milzuma liela enerģija ķermenī, kas izdalās tajā laikā, kad mēs pieredzam stresu. Kā tev, Sven? Jā, nu man viena no lietām, ko es pierakstu, ir pierakstīju bija smiekli, jo tā ir viena no manām, droši vien, tā kā saka, modernī, mēs jau uz anglicismos daudz runājam un esam, nu, tāda coping mehānisms, ja ir šī tāda, tikt galā ar šo situāciju, un tas man kaut kā vienmēr ir bijis stresa situācijās pavērst kaut kā lietas caur humoru un paskatīties uz lietām tā it kā pozitīvāk, neskatoties uz to, ka varbūt tā ir lieta kaut kāda negatīva vai nepatīkama vai kā. Jā, smiekli, pierakstīju vēl vēders. Nu, nepaskaidrojot vairāk, bet ar to domājot, nu, es varēju rakstīt arī taureņi, vai kā citādāk, jo nu, daudziem tas droši vien asociējās ar taureņiem vēdrā. Arī dēlam grāmata ir par ezi, kurš cīnās ar taureņiem vēdrā. Nu, ne gluži cīnās. Pareizāk sakot, viņš cenšas saprast, kas tie tādi ir un kādās situācijās viņš nonāk un kāpēc tas ezis savaļās bumbulī. Nu jā, tad tas arī tā aizsarga mehānisms, tā kā tas, nu tā tad tās bija tās lietas, ko es tādā sitienā. Bet, protams, uzreiz man jau asociācijas arī ir medicīniskās. tas citas lietas. Ok. Nu labi, tad īstenībā par to arī parunāsim, kā dažādos veidos var izklausīties stress, jo valodā mēs izmantojam dažādas apzīmējumus stresam. Tas ir atkarīgs no tā, kur mēs esam auguši, kā mēs esam auguši, kas ir bijusi tā valoda, kas ir izmantota ģimenē, skolā, lai aprakstītu kaut kādas iekšējās sajūtas un izjūtas un emocijas.
tad tā var būt noteikti mandrāža. Ja, pirms sporta izteikti tiek izmantots šāds vārds, ka tā ir mandrāža, kaut kāda pirms spēles vai sacensības šī te iekšējā sajūta, vai tāda aura vai gaisotne, kas ir telpā pirms kāda nozīmīga pasākuma vai performances, kā mēs sākumā sacījām. Ja. Tad tas ir spiediens arī noteikti. Ja runā par spiedienu, tad tagad notiek pasaules kausa futbolā un jau ir sākusies izslēgšanas spēļu kārta, un ar katru kārtu tur palielinās spiediens, jeb palielinās stresa līmenis. Tad arī saspringums, es pieļauju, ka tur palielinās šajā te futbolā. Ar katru kārtu ejot uz augšu, saspringums finālā noteikti būs lielāks nekā saspringums turnīra vidū. Un saspringums tas noteikti ķermeniski. Ja, mēs varam sarauties tā, kā tas ezis, ja, čokurā sarauties, vai arī mēs varam prātā, vai tas, ka prātā mēs savākam tā kā dūri, jo piedzīvojam stresu. Tie paši rekordi tauriņu vēderā, kas bija ezim, tas arī ir kaut kāda stresa valodu, kā mēs izmantojam, lai raksturotu stresu. Jā, sastresojies nervos, arī tas pats līdzīgi vārdi, zinīmi, varētu teikt. Trauksmains, kaut gan trauksme un stress atšķirās pēc funkcijas un kaut kādā ziņā pēc izpausmēm arī, taču tās ir ļoti vienādas, bet šodienas nolūkos es to ielieku līdzīgos groziņos. Un tad, jā, ja runā vairāk par to, kā stress izpaužās vai izklausās prātā, tad tās var būt dažādas veida domas. Mēs varam domāt pirms sacensībām vai spēles laikā, ja nu man neizdodas. Kas notiek, ja man neizdodas? Ko par mani padomās? Es labāk nemaz nemēģināšu, ja nu man uzbļauj, ja nu man nosoda par kaut ko. Tas var pirms spēlēm vai sacensībām būt, ka mēs paši ar sevi runājam un sakam, ka neesam gatavi. Ja? Tas stress var izpausties dažādi, kā mēs to pielietojam valodā, kā mēs to uztveram ķermeniski un kā mēs uz to reaģējam iekšā prātā. Tas, ko es novēroju sesijās ar klientiem, tad ir šāda veida apgalvojumi dažādi, kas ir, kad viņi runā par stresu, tad viņi grib vai mazāk stresu, vai viņi grib samazināt šo te daudzumu, kas ir stresa daudzums, kad ir pārāk daudz, jā, gribu mazāk, es nevaru to, es nevaru nokontrolēt, un tas viss iezīmēs kaut kādā tādā nosodošā attieksmē pret sevi. It kā, ka stress ir kaut kas, ko nevajadzētu izjust, ko nevajadzētu piedzīvot, un tas ir kaut kas slikts, kaut kas ļauns, un nē, kāpēc es piedzīvoju stresu, es esmu vājš. Un tad sanāk sevi šaustīt un kritizēt par to. Tas, ko es vēlētos šodien rosināt, domāt un virzīt sportistus uz apzinātību par to, kā mēs varam drīzāk no tā nosodījuma pāriet uz izpratni par stresu. Jo tikai tad, kad mēs spēsim pāriet, tā kā nosvērt šos svaru kausiņus uz izpratni, mazināsies tas nosodījums, kas patiesībā sakot vēl vairāk uzkačā to stresu. Ir tā jau stresaina situācija, ja? Un ir spiediens, un tad es vēl sevi šaustu no iekšienes, un tad man no iekšienes vēl rodās lielāks stress, kas izmaina tā trauksme, par ko es sākumā minēju. Trauksme ir vairāk tā iekšējā situācijas interpretēšana. Tālāk. Attiecīgi, lai saprastu to un lai veidot šo te izpratni, ir svarīgi pasvītrot vai atzīmēt šo te jautājumu, ka varbūt stress nav ne labs, ne slikts. Ja? Es aicināšu domāt par to šādi, un kā arī patiesībā ir, ja? Ka tā ir vienkārši reakcija uz ārēju vidi. Tās ir manas attiecības ar ārējo vidi. Tas ir tas, kā es reaģēju. Ja, ko tas nozīmē, ka stress ir dabīgs. Un, ja kaut kas ir dabīgs, tad mēs to varam kaut kādā ziņā regulēt, mēs varam par to uzņemties atbildību, mēs varam kaut ko mainīt, ļodzīt, taustīties, eksperimentēt. Un to mēs varam darīt lielā mērā ķermeni un prātu, jeb šo, kā man to patīk saukt, ķermeņprāts. To es esmu aizņēmies no vienas no Gabora Matē grāmatām, kas ir mīts par normalitāti. Jo šajā grāmatā lieliski tiek attainots tas, ka mūsdienu popkultūrā un medicīnas izpratnē tagad jau sāk mainīties šis priekšstats, bet priekšstats, kas ir bijis pirms tam, kad ķermenis un prāts ir nošķirti viena no otra. Bet
tā nav, jo tas ir viss kopīgi viena tāda liela sistēma, kas mums ir. Nu, lūk, un par to dabīgumu runājot, mums ir 4 dažādas reakcijas, ko mēs pieredzam, kā mēs izrēģējam stresu, vai kā mēs, teiksim tā, kas ir mūsu tā atbildes reakcija, kad ir šī spiediena situācija. Un daba ir lielisks piemērs, lai mēs saprastu, kā tas notiekās. Un, Sven, es tev pajautāšu īstenībā jautājumu, kas notiek tad, kad tu mēģini noķert balodi? Ko viņš dara? Nu, visticamāk, lido prom. Jā, un lūdzu, tā ir viena no šīm te automātiskajām stresa reakcijām, kas ir flight angliski, bet latviski tas būtu bēgt. Balodis, protams, ka bēg, jo viņam sākās iekšējā stresa automātiska reakcija, jo viņš negrib tikt noķerts un negrib tikt apēsts. Labi, skaidrs, ka es domāju, ka mēs neēdīsim to balodu, bet um, tas ir vienkārši labs piemērs, kas notiek darbībā, rīcībā, ja, šim dzīvniekam, putnam. Vēl labs piemērs noteikti ir stirna. Redz, šajā bildē stirna skatās, viņa ir pamanīta, viņa vienkārši sastingst. Viņa automātiski veidojas stresa reakcija, viņa ir sastingst. Šis ir tas frīzes, jeb šo sastingšanas stresa reakcija. Numur 2 un 3 redzam, šis ir cīnies un bēdz. Zebra bēg no, kas ir lauva. Nu, tā ir arī automātiska stresa reakcija. Un kāpēc tas ir labi šajā gadījumā priekš lauvas, ka viņai ir šī cīnies reakcija? Tāpēc, ka ja viņai tā nebūtu, tad viņa nevarētu izdzīvot. Jo tajā brīdī, kad viņa ir izsalkusi šī lauva, viņai sāk izdalīties dažādas vielas ķermenī, ko sauc par kortizolu, adrenalīnu un tā tālāk, kas viņu palīdz mobilizēt. Un fokus sašaurinās uz šo mērķi, kas ir zebra. Kaut kādā ziņā lauva spēja ignorēt lietas, kas ir mazsvarīgas tajā brīdī, kad viņai jānoķer šī zebra. Un turpretim zebra arī viņai notiek šis pats, tikai viņas reakcija ir bēgšana. Viņas ķermenis mobilizējās, lai spētu aizbēgt un izdzīvot, un pēc tam reproducēties, lai jau pēc tam viņas nākamie bērni arī spētu izbēgt no lauvas. Un vēl viena reakcija, kas būtu, tā ir pakļaušanās. Ļoti daudz to var novērot ikdienā, kad īstenībā cilvēki daudz pakļaujas kaut kādām lielām sistēmām un institūcijām un mazāk sāk domāt paši. Un tā arī īstenībā ir tāda nervu sistēmas reakcija uz stresu. Un ar šo visu es gribu pateikt, kāpēc tad ir tā, ka, ja mēs kādam sakam padomu nomierinies, ja, viss būs labi, kāpēc tas nestrādā? Tāpēc, ka tas ir predabiski. Mums vajag to stresu, un tas ir super labi, ka mums ir stress. Jo kas būtu, ja nebūtu vispār stress? Es tikko biju vienās mācībās, ne mācībās, bet vadīju nodarbību jauniešiem, un es viņiem tieši devu piemēru, ka visaugstākais stresa līmenis mums ir tad, kad mēs no rīta pamostamies. Jo mēs pamostamies tāpēc, ka kortizols ir uzkāpis augšā. Kaut kur, nezinu, vienalga cik procentiem. Tā kā tas būtu tas labākais, dabiskākais variants, ka no rītiem mums ir tas stress visaugstākais. Protams, ja mums ir stresaina ikdiena, mēs nemākam noregulēt šo stresu, tad tas kortizols būs augstāks arī citos dienas brīžos. Bet tāpēc ir svarīgi apgūt kaut kādas dažādas prasmes un saprast, ka mums vajag to stresu. Līdz ar to par to funkciju runājot. Kā es jau mazliet minēju, tā funkcija ir mobilizēt mūsu ķermeņa prātu. Tas iedod mums nereāli lielu enerģiju. Tas palīdz safokusēt fokusu, nokoncentrēties uz kaut kādu mērķi. Tas piepumpē asinis vajadzīgos orgānos un ekstremitātēs. Un viena svarīga lieta ir tas, ka mēs varam stresu izrēģēt divos veidos. Mēs varam to vai nu tā kā uz āru izrēģēt, vai nu mēs varam iekšēji to paturēt sevi un apspiest stresu. Un ļoti daudziem sportistiem ir tā, ka viena no tādām automātiskām reakcijām ir stresu apspiest, jo ir tas, es neesmu vājš, es nevaru piedzīvot stresu, nu ko tu. Un tad tas stress automātiski tiek apspiests, un tad viņš uzkrājās ķermenī,
uz krēsla nervu sistēmā, un tad ir tā, ka no rītiem ir tā, ka no rītiem nav tomēr tas augstākais stresa līmenis, bet ir visu caur dienu īstenībā ļoti augsts stresa līmenis, tāpēc, ka tas nav noregulēts tajā brīdī, kad ir bijusi iespēja noregulēt šo stresu. Attiecīgi, tāpēc jākšķi apzinātība, lai saprastu, ko es varu darīt ar šo stresu, kad es viņu varu izrēģēt, kā es viņu varu izrēģēt, kā es varu regulēt savu iekšējo pasauli balansiņā ar to ārējo pasauli. Un tā tad. Šis ir tālāk ļoti sarežģīts algoritms, bet tas galvenās divas lietas, kas izriet no šī, jo šis algoritms notiek mūsos katrā iekšā. Pirms basketbola spēles, pirms 100 metru starta, pirms eksāmena skolā, pirms lekcijas vadīšanas, pirms auto eksāmena vai jebkā cita. Šis te algoritms notiek mūsos iekšā. Tā ir tāda mūsu drošības sistēma, kas mums palīdz izdzīvot. Tātad svarīgākais, ko no šī ir jāpaņem, ir jāsaprot, vai tiešām man šī situācija ir bīstama. Tas, ko es tagad pieredzu šeit un tagad, vai tiešām tā basketbola spēle man ir bīstama, kaut kādā ziņā viņa apdraud manu dzīvību. Labs piemērs būtu, es vakardien gāju pastaigā, vēl vakarā biju ārpus Rīgas, un bija tāda mežaina taka, apkārt visur koki un krūmi, un es dzirdu kaut kas krūmos, tā kā čum un grab. Un es saprotu, ka tas ir kaut kas liels, ka tā nav kaut kāda žurka vai tā nav kaut kāda čūska. Un, es tā mazliet pieeju klāt jau tuvākai, jo man ir tieši jāiet garām tai taciņai. Un pēc mirkļa iznāk āpsis ārā. Un āpsis ir lielāks nekā kaķis. Un es jūtu, wow, man sāk sīsties sirds, ko lai dara, ja nu viņš man uzbruk, visas šitās domas sāk prātā griezties. Un viss jau šitais algoritms notiek manās smadzenēs automātiski, vai šī situācija ir bīstama, man prāts saka jā, vai man ir resursi un prasmes, lai to pārvērtu un regulētu. Un te bija tas brīdis, kad es apstājos. Un es atceros, jā, man ir kaut kādas prasmes tomēr. Es varu regulēt šo te situāciju, ne situāciju, bet manu reakciju uz šo situāciju. Un tas, ko es izdarīju kā īsts cilvēks, kas kādreiz ir dzīvojis alā, ja cēlies no cilvēkiem, kas ir dzīvojis alā, es mazliet tam āpsim uzkliedzu. Ja, es izveidoju tādas kliedzošas skaņas, tagad varbūt nedemonstrēšu, bet tad tas āpsis saprata, un tad āpsim izveidojās viņam pašam sava reakcija. Ja? Āpsis saprata, ka viņš īstenībā nebūs šeit boss šajā situācijā, un viņš sāka bēgt. Ja? Jo āpsim tomēr nebija tie resursi. Tāpēc mēs esam fantastiski apveltīti cilvēki ar mūsu prātu un apziņu, jo mēs varam saprast, ka mums ir resursi, lai tiktu galā. Lūk, un tad tas ir tieši šie resursi ir par prasmēm, ja, lai mēs spētu regulēties un kaut kādā veidā tās pielietot. Sven, varbūt tev ir līdzīga situācija bijusi. Man tikko bija situācija. Automātiskais algoritms. Jo es dzīvoju tātad pie velodarbnīcas, kur bieži nāk pumpēt velos riepas cilvēki. Un par ētai reizei sanāk, ka kāds bišķiņ pārcenšas. Un tikko arī bija tieši tu beidzi stāstīt āpšu stāstu un bija tāds un tajā momentā tu jau domā, tāpēc, ka tā ir liels troksnis, tā kā liela skaļa, tu domā tikpat labi, arī, runājot no fizioloģijas puses, kas ir interesanti, ka galva pagriežās, ķermenis ieņem pretējo pozīciju, lai vieglāk aizbēgtu, bet galva pagriežās tajā pozīcijā, lai redzētu, kas tā bija par to skaņas avotu šajā gadījumā. Es pagriezos, es gan pa logu ārā neredzu, bet es sapratu un ļoti ātri sapratu, jo man ir bijusi tā iepriekšējā pieredze, ka tas bija nevis šķauts ierocis, nevis salūts, nevis kaut kāda mašīnas avārija vai kaut kas tāds, bet tam bija pārsprāgusi kamera. Bet tas moments jau tik un tā ir, tas mirklis ir, tev tas apstājās, tev sažņodzās, un tev tā kā ātri iziet cauri algoritmam, viss kārtībā, ok. Tā kā daudz briesmas. Jā, super.
Man liekas, ka jā, tu pateici ļoti labi to, ka tas īstenībā ir automātiski reakcija, un tu nevari no tās izvairīties. Tas pilnīgi dabiski notikās tev. Tā kā gribu vai nē, tas ir instinkts. Bet tas, kur pēc tam pieslēdzās jau tā cilvēka apzināta būtība, ir tas, ka mēs nočakojam, ah, jā, tā man ir bijis, jā, es jau zinu, kas pēc tam seko un kā tas viss notiekās. Bet arī, piemēram, basketbolā var būt daudz tas stress pirms kādām nozīmīgām spēlēm, bet tad, ja mēs tajā brīdī atceramies, ah, jā, es šeit esmu bijis, es to jau esmu darījis, tūlīt notiks tas un tas, kaut kādi checkpointi, jā, mēs iesildamies, ķermenis man sagatavojās, tūlīt metīs bumbu gaisā un sākam spēli. Ok, tā tad. Jā, nu tad tas tie bija divi soļi, jā, vai šī situācija man ir bīstama, un tad vai man ir šie te resursi, un tad numur trīs jau tad ir par to atbildības uzņemšanos un par to, kādas prasmes ir apgūtas, vai, 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 jā, nu kā jau pielietot šīs te prasmes, jā. Tāpēc arī es minēju, ka ir jāveido izpratne par sevi, un šī uzkrātā pieredze noteikti arī palīdz veidot izpratni. Tas arī, kas būs arī šodienas uzdevumā, būs tāds pašrefleksijas uzdevums, kas palīdz veidot izpratni par sevi, atskatoties pagātnes pieredzē, ir superīgi. Mēs varam mācīties no pagātnes. Pagātnē nevajag dzīvot, no pagātnes vajag mācīties un palaist vaļā ārā pa vārtiem. Nu, lūk, tas arī palīdz no tās nosodīšanas pāriet tālāk uz kaut kādu praktisku darbību, nevis sevi džadžot, kritizēt, ja, bet arī domāt uz priekšu. Tātad par izpratnes veidošanu, tad, jā, tad ir jāsaprot, ka katram ir tā sava glāze ar ūdeni, cik viņa ir liela, pilna, kādam tas stress ir vairāk, kāds var labi funkcionēt, kas stress ir šeit, jā, pasties. Pasties, tev vispār nav, jā. Kāds var labi funkcionēt, ka stress ir viena trešdaļa, kāds var labi funkcionēt, ka stress ir divas trešdaļas. Jo tas ir lielā mērā atkarīgs no arī mūsu jūtīguma, cik ļoti mēs jūtīgi uztveram vidi. Un tas ir arī atkarīgs, vai mēs spējam to situāciju, kur tikko piepildīju savu kausiņu. Jā, un tas ir. Tas ir īstenībā par prasmēm. Ja? Mēs kaut kādā veidā, ja mēs attīstam šīs prasmes, tad mēs varam būt vairāk noturīgāki par to stresu un vairāk uzņemt lielāku apjomu un kaut kādā veidā to regulēt. Nu, lūk, tātad katram sportistam ir šī sava stresa glāzīte, cik daudz viņš var un cik daudz ir par daudz un cik maz ir par maz, kas to sauc par tādu individuālo optimālās funkcionēšanas zonu. Un te ir noteikti arī atšķirības caur sporta veidiem, kādā sporta veidā vajadzīgs ir vairāk stresa cilvēkam, vairāk šis iekšējā tāda spriedze, vairāk tāds emocionālais fons. Un tad kādā sporta veidā būtu mazāk vajadzīgs, lai nosauktu, kurā sporta veidā varbūt būtu mazāks stress vajadzīgs, tad tas būtu šaušana. Ja, olimpiskais sporta veids šaušana mērķī, ja tur būs stresa pārlieku daudz, tas sāks rokas trīcēt, kājas trīcēt, un cilvēks vispār nevarēs nofokusēties. Bet savukārt, kur vajadzētu to stresu vairāk, kur vajag tādu eksplozivitāti un ātru performanci, tas būtu 100 metru skrējiens. Tur vajag uzreiz ātru enerģijas izlādi, jo atcerieties, kā es teicu, stress ir enerģija, un tas palīdz nemodificēt, bet mobilizēt ķermeni. Sam tev kāda ideja, kur vajadzētu vairāk vai mazāk stresu? Nē, pareizi arī pieminēt, principā šīs arī ir divas tās galvenās, nu ne šīs, bet vispār izturības sporta veidi, nīrēji, daudz kur, jā, ļoti atkarīgs no sirdsdarbības ritma, ja izturības, nu tātad tas ir atkarīgs no sirdsdarbības, jo stresaināks, ja mēs esam vai aktīvāk ir simpātiskā nervu sistēma, jo ātrāk būs nogurums. Nu, tā tad ātrāk būs tas enerģijas izlāde, kā to arī saka pareizi. Ja, līdz ar to izturības sporta veidos vai sporta veidi, kas ir ilgstoši, arī, piemēram, šahs, ja, būtu labs piemērs, kur būtu nepieciešams mazs zems stresa līmenis, lai gan, protams, nu, tas noteikti ļoti augsts atkarībā no tāda līmeņa, kur spēlē, bet jā, un tad nu, tādi eksplozīvi, jā, tu pareizi teici, vai tas ir sprints, vai tā ir
Nu jā, tad daudz dažādu tur var būt, nu, vieglatlētikā daudz dažādu sporta veidi ir tādi augstliekšana, tālēkšana, mest, nu, visādu tur grūšanas, mešanas, šķēpmešanas un vēl visādi citi sporta veidi, kur ir tādas ātras spēka izlādes. Jā, bet, nu, pārsvarā jau, nu, tāda komandas sporta veidi, ja mēs pieskamies pie basketbola, tad tā ir tomēr tāda kombinēta slodze, un tad tur ir tādi. Jā, daudz vairāk individualizācijas, vai ne? Ok, nu, es domāju, tu labi ieminējies jau par individualizāciju, tāpēc ejam tālāk. Un tad, jā, tiešām, lai izprastu, ka stress var iedarboties dažādi, jā, un mēs varam piedzīvot dažādas šīs te emocionālās reakcijas, un tagad varbūt vajag kaut kāda eksplozivitāte, kad nevajag man būt tik eksplozīvam. Tad turpinājumā vairāk par šo te individuālās funkcionēšanas zonas modeli pastāstīšu, kas ir par to individualizāciju, jeb šo personīgāko pieeju stresam. Un, man patīk tas, ka šis te modelis nevēstīja to, ka visi piedzīvo stresu vienādi, jo nu, tas ir pupu mizas, mēs katrs varam piedzīvot stresu dažādi. Piemēram, tas, kas Svenam ir stresa līmenis 5, man tas varētu būt 7, skalā no 0 līdz 10. Vai tas, kas man ir 9, manam varbūt, nezinu, 8, atkarīgs no situācijas. Jums katram ir optimālā šī snieguma zona, un vairāk par katru tagad pastāstīšu. Tātad, jā, šis nepatīkamais un disfunkcionālais, tāds emocionālais stresa stāvoklis, tur varētu būt tāda maz enerģijas, jā, tas varētu būt bailes, mums var būt iekšā tukšums, mēs varam justies tā vienaldzīgi par notiekošo, varam būt varbūt pat iedomīgi, tā kā, nu es esmu tā kā vislabākais, man te nevajag nemaz censties, tā pretinieku komanda nav nekas, vai citi cilvēki 100 metru skrējienā, viņi jau ir lēnāk par mani, tas var būt tāda veida, tāda reakcija, kas noteikti arī var būt tāda kauna izjūtas reakcija, kas būtu pretējs tādam iedomīgumam, kaut gan arī mēs varam kaunu slēpt ar tādu pārlieku lielu iedomību, ja, noliekam sevi augstāk par citiem ar tādu viltotu ego. Un šeit noteikti ir tā, ka tā spriedze pārsniegt kaut kādus tos resursus, kas man ir. Ja, atceramies to algoritmu, pēc kura iet, tad vai šī situācija ir bīstama, un tad vai man ir kaut kādi mani iekšējie resursi. Nākamā zona varētu raksturot kā tādu patīkamu, bet arī savā ziņā disfunkcionālu. Ja. Iepriekšējā bija nepatīkama un disfunkcionāla, un šī ir tāda patīkama un disfunkcionāla. Tas var būt arī kaut kāds tāds mierīgs, relaksēts, atslābināts stāvoklis, kur es esmu tādā komforta zoniņā, man viss ir labi, man neko vairāk nevajag, man nevajag vēl vairāk uzbudinātam, ja, jo stress ir uzbudinājuma līmenis, to var mērīt no 0 līdz 10 šo uzbudinājumu līmeni. Tāpat tās enerģijas līmenis, uzbudinājums izmērīgi, to var pielikt pie vēl viena sinonīma, ko es minēju sākumā. Nu, un šajā zonā te varētu tās briesmas vai bīstamie faktori būt tas, ka nav vajadzīgais fokus un nav asums cilvēkiem, sportistiem. Tāpēc savā ziņā tādas pārbaudes spēles var būt bīstamas. Jo tā kā tu neieeji to ar pilnu 100% fokusu, ja tu to neuztver kā tādu nopietnu spēli, ja, tad atceramies, ka tas ir tā interpretācija, kā mēs interpretējam. Ja tu pieeji ar diezgan profesionālu attieksmi pārbaudas spēlē, tad tur krietni mazina šo te traumu risku. Ok, tātad nepatīkams un disfunkcionāls, patīkams un disfunkcionāls. Ejam tālāk uz patīkams un funkcionāls. Šī savā ziņā ir tāda visoptimālākā zona, kas ir tieši basketbolā. Ir tāda pārliecinātība, ja es esmu pārliecināts par savu sniegumu, es pozitīvi skatos uz šo izaicinājumu spēli, kas man ir priekšā, ka man nav tāds tas pats džadžojošais, nosodošais aspekts pret saviem komandas biedriem, pret treneri, pret pretiniekiem, pret šo situāciju, ka es tiešām arī enerģiski pieeju, iesildos, esmu motivēts, priecīgs, modrs. Ja? Es saprotu, ka man
ķermenis un prāts mobilizējās, lai es varētu ar tādu augstu enerģiju un rādīt savu labāko pieejamo sniegumu, kas man ir. Un šo arī var iezīmēt ar tādu plūsmas stāvokli, kas angliski tas ir flow state. Tur ir tā, ka mēs varam sasniegt šo, ja mums ir balanss starp prasībām, ja izaicinājumu līmeni un manām prasmēm. Ja tas ir aptuveni tādā viduslīnijā, teiksim, šis te balansiņš, tad mēs ļoti labi varam sasniegt šo stāvokli, ja mēs arī varam noregulēt šo te stresu. Ejot tālāk uz vēl vienu funkcionālo līmeni, kas var būt nepatīkams, bet tas arī var būt optimāls. Tas ir šis te nepatīkamais un funkcionālais līmenis. Tur var dominēt dažādi veidi emocijas, kas ir dusmas, agresija, kas ļoti palīdzošas sportā, ja to novirza pareizajā vai tādā adekvātajā virzienā. Ja, nevis mēs tās dusmas un agresiju novirzam uz tiesnešiem, kad tur tika nosvilpta kaut kāda svilpe, kur tur galīgi nebija sots, kam on sveicīgi, kāds sots, tā tālāk turpina runāt ar tiesnesi, es vispār pazaudēju savu fokusu spēli. Un jau izrādās, man bija jāskrien atpakaļ aizsardzībā, un jau komanda ir otrā pusē, un es tikai pie centra esmu, piemēram. Ja. Šīs dusmas un agresija var labi transferēt, jeb pārveidot uz produktīvu un adekvātu uzvedību. Tie arī noteikti var būt tāds muskuļu saspringums, kas ir arī regulējams ar dažādām metodēm. Starp citu, iedošu arī tādu metožu sarakstu, ko darīt, tad, kad ir šis nepatīkamais, bet funkcionālais līmenis, un ko darīt, tad, kad ir nepatīkams un disfunkcionāls līmenis, kā var to enerģiju pārvērst no tā īstenībā iešu uz nākamo slaidu, kā var to enerģiju pārvērst, ja mēs esam no 0 līdz 1 uz to optimālo līmeni, kas ir tāds patīkams un funkcionāls, un kā arī viņu no 9 un 10 nolaist mazliet zemāk, kas ir tāds pārāk liels uzbudinājums un stress. Ko īsumā varbūt šis palīdz labāk saprast, tāpēc, ka mums cilvēka prāts vairāk tā pasaka chronoloģiskā secībā augošā domā vai šādās līknēs nevis tik ļoti 3D, varbūt šī būs vieglāk uztverams. Tad ejot no apakšas, ja, tad tur mēs varam būt tādi pārlieku nobijušies, izjust kaunu, bailes. Mēs varam no tā snieguma būt paralizēti, ja mūsu tā dabiskā reakcija fight, flight or freeze or fawn, tad tas būtu tas freeze, ka mēs sasalstam, mēs nezinām, ko darīt. Tad ejot augšā šo te skalu, tad ir tas patīkamais, bet joprojām kaut kādā ziņā disfunkcionālais stāvoklis, ka mēs esam pārāk mierīgi, tādi atslābuši, relaksēti, un tādā vasaras, varbūt atvaļinājuma režīmā pirms spēles. Tad tas arī attiecīgi var traucēt šo te sniegumu. Pārējot jau uz šiem te stāvokļiem, kas veicina sniegumu, tad tas būtu, ka es esmu relaksēts, bet tajā pašā laikā es arī koncentrējos, un es ar pozitīvu attieksmi spēju novērtēt to, ko es daru. Vai šo te pēdiņās liekot apdraudējumu, kas ir, piemēram, spēle, ja, kas īstenībā ir nevis apdraudējums, bet izaicinājums. Un vēlreiz tad nepatīkamais, bet funkcionālais stāvoklis, tas ir par tādām dusmām, par saspringtumu, kas tas uzvilkts. Un vēlreiz tas palīdz mums kaut kādā veidā cīnīties un veicina šo sniegumu. Tātad, ejot pa šo te skalu no 0 līdz 10, Sven, kā tev liekas, basketbola laikā, kad aktīvāk spēlēji, kas bija tava optimālā funkcionēšanas zona, un arī tie, kas ir šeit klāt, ierakstat, vai tas ir N-, P-, P+ vai N+. Sven, kā tev liekas? P+, noteikti. Bija tādas situācijas, jā, kad es vienkārši atskatoties uz to spēli, uz karjeru, ja nosacīti, tās labākās spēles un tās labākās sajūtas ir no tām spēlēm, kad ir bijis šis te flow states, tāds, ka tu esi tāds, nezinu, nepārāk, vismaz man personīgi tās ir bijušas pārsvarā, visas ir bijušas izslēgšanas spēles.
jā, nu, kad ir bijuši tā kā nosacīti augstāk šīs te gaidas no komandas vai no kā, un tad man patīk tas. Bet tas jau ir, man liekas, katram tas ir individuāli, vai ne? Un ir tie spēlētāji arī, kad tās, kā saka, kad lielās gaismas spīd uz viņiem, tad ir tā kā viņi uzspīd, vai ne? Nu tad viņi nesalūst zem tā spiediena. Un, nu jā, un es arī nekad nejūtu personīgi tā, ka man traucētu šīs, te, man tieši tas palīdzēja. Man tas, kad citi uzskatīja, ka tai spēlei ir lielāka nozīme, ja, jo nu, mēs tādi filozofiski cilvēki, uh, it's same. Katra Jā. spēle ir pilnīgi vienāda. Vispār, ko jūs stresojat vispār par basketbolu? Tā ir tikai viena lieta no tik daudz dažādām lietām tajā dzīvē. Protams, es arī nekad neesmu basketbolu spēlējis naudu, pelnījis naudu. Ja tas nav bijis tā, ka man ir jānospēlē labi tajā playoff spēlē, ja citādāk es nākamā gada nedabūšu, nepelnīšu naudu. Ja, nu, es neesmu bijis tādā situācijā, līdz ar to es varbūt neesmu varējis izjust šāda te tipa sajūtu, vai ne? Bet, jā, nu man vienmēr ir bijis tā, ka man tieši patīk tās spriedzes spēles vairāk patikušas, jo nevis es personīgi esmu uzvilktāks. Bet man liekas, ka citi ir tādi uzvilktāki, un es tā kā ar to savu saglabājot, to savu mieru, to savu tā kā nosvērtumu, kas man ir bijis viss cauri sezonai, man tā kā sanāk labāk, varbūt, nezinu, nu, es nezinu, jā, nu, kaut kā tā atskatoties ir bijuši tās situācijas. Jā, reku mums arī komentārs, ka katra sezona ir atšķirīgā, varbūt dažādos mēnešu nogriezumos. Līdz ar to, jā, var izjust visu šo te diagrammu. Mēs varam, tas ir spektrs principā. Jā, mēs esam šajā spektrā no 0 līdz 10 īstenībā. Nu, forši, ja mēs neesam tajā nepatīkamajā un funkcionālajā, tā kā ļoti bieži ikdienā vienkārši tā un sportā, jo tas īstenībā par labu arī nenāk, un arī forši, ja mēs neesam tajā nepatīkamajā un disfunkcionālajā arī ļoti ilgu laiku. Tāpēc arī tas ir par to balansu, nervu sistēmas balansu, vai ja nervu sistēma pārāk būs sakairināta, uzbudināta ilgu laiku, tad tas milzīgu enerģijas patēriņu, resursus paņems no cilvēka, un tāpēc arī atgriezties atpakaļ tajā. Bet jā, to spektru var izjust. Es domāju, visu caur sezonai tur var viņš staigāt visu kaut kādi, bet tā profesionālā māka ir saprast, kā pirms spēles atrasties tajā savā tajā optimālajā zonā, kā sevi ievest tajā zonā. Un par to arī īstenībā būs uzdevums tālāk. Tā kā, jā, man arī noteikti tas būtu P+, kas ir patīkams un funkcionāls, bet es tur parasti nokļūstu tajā patīkamajā un funkcionālajā no nepatīkamā un funkcionālā, ka man ir tāds liels stresiņš, un tad es sevi nomenedžēju, bet noregulēju, pieregulēju frekvenciju uz to patīkamo un funkcionālo. Nu, lūk, tāpēc praktiskais uzdevums būs tieši par to. Sven, tu jau atskaties pagātnē, kā tev ir bijis pirms kādām spēlēm. Un jā, tad spicējam savus zīmuļus un rakstāmos. Arī tie, kas pēc tam skatīsies ierakstā, noteikti izmēģiniet šo te uzdevumu. Aicināšu atskatīties pagātnē un tad padomāt par kādu spēli vai pirms kuras spēles. Tur bija ļoti, ļoti maz stresa, tur bija ļoti miegains, saguris, pārāk tāds mierīgs, pārāk relaksēts. Jā, un tad varbūt vīzdegunīgs, es pat arī gribētu teikt, jā. Es esmu tādā te čiliņā, man tur nav par ko satraukties, un tiešām tas enerģijas līmenis ir ļoti zems. Attiecīgi novērtējiet no 0 līdz 10 šo te stresa līmeni, un pēc tam no 0 līdz 10 sniegumu. Es varu padomāt, tad mans piemērs būtu, ka jā, man bija šāda spēle. Īstenībā šo sezonu, kad spēlēju amatieru līgā, man bija šāda spēle, kur man stress bija uz 2 pirms spēles, jā, un nospēlējies uz 3. Jā.
pārāk mazs, man bija šis te enerģijas daudzums, piegāja pārāk vienaldzīgi un arī nevarēja performēt. Līdz ar to nebija man tie resursi. Kā tev, Sven? Ir bijušas arī tādas situācijas, bet es atcerējos situāciju citu, kur man bija arī uz divi, es biju uz divi, bet sniegums bija uz kaut kādu 5 vai pat 6. Un tāpēc, ka nevis mans tas enerģijas līmenis bija tik liels, bet pretiniekiem likās, ka bija vispār nekāds. Jo viņi bija, man liekas, 5 vai 6, un beigās tur izpaulojās, un tā kā palika mazāk. Nu, sanāca tā, es vienkārši atceros to spēli, kad reāli daudz sanāca spēlēt, negribējās spēlēt, nebija tā, ka gribās spēlēt, vienkārši bija uz laukuma, bet vienkārši sanāca tā, ka tu esi tajās pozīcijās, kad izmest pa grozu un beigās tāpatās samet tos punktus. Nu, un idejiski, nu tā, ja mēs atskatāmies, tāpēc, ka sniegumu jau mēs arī varam mērīt daudz dažādos veidos, vai ne? Un tad, ja mēs skatāmies tādā statistiskā sniegumā, tad tas sniegums bija labs, bet tas enerģijas atdeva bija diezgan ļoti niecīgi. Yes. Ok, tā tad, jā, zin kā, var arī būt stress mazāks. Kā lai pierādās tavā gadījumā, ka tāpatās tas sniegums varbūt kaut kādā ziņā virs vidējā līmenī. Bet tad arī jautājums par to, cik ļoti piemēram tu izbaudīji šo spēli. Tur bija tie pretinieki tādi un tādi. Bet tad paņemam nākamo, tālāk otru šī spektra galu, kad ir pārlieku liels stress pirms spēles. Tad aicināšu atcerēties to reizi, kad bija tā, ka tiešām sirds laiz pa mūtu ārā pirms kādas spēles. Ja tā ir bijis, vai rokas trīc, vai galvā tur hauss, saka, Dievs, kas notiekās, man bail, tūlīt būs fināla spēle, tūlīt ir playoffs, vai tūlīt ir sezonas pirmā spēle, un es vēl neesmu gatavs, vai es tur pirms spēles nepēdu tā, kā es gribēju, vai visādas kaut kādas domas rodas galvā, kad rodas papildus stresiņš, rodas vai lielāks ķermeņa saspringums. Attiecīgi novērtējam to savu stresa līmeni, kāds bija tad šajā spēlē. Paskatieties pagātnē un padomājiet, kāds bija šis stresa līmenis no 0 līdz 10. Un tas pats ar sniegumu, kāds bija no 0 līdz 10 sniegums, bet šoreiz subjektīvā tādā uztverē, protams, nevis skatoties uz statistikas ailēm, bet tieši subjektīvi, kā es pats jūtos, kā es novērtētu savu sniegumu. Es uzreiz dalīšos ar savu piemēru, ka man bija stress uz 9. Tā, kad es atgriezos pēc traumas. Bija mana operācija bijusi, un es atgriezos un tajā spēlē nospēlēju tieši 11 sekundes, jo man uzlaida laukumā uz puslaika pēdējām 11 sekundēm un ielika mani stūrī. Varbūt tomēr nav tik objektīvi, ja novērtēt 11 sekundes sniegumu uz 2, bet, ja tīri es tā varbūt atļaušos prognozēt, tad, ja es būtu spēlējis arī vairāk tajā spēlē, tur nebūtu sniegums vairāk kā 4. Bet, jā, attiecīgi stress man bija ļoti augsts tajās 11 sekundēs, ka es biju tik ļoti pateicīgs, ka es nonācu malā beigās un ka man nebija jāturpina tā spēle. Kā tev, Sven? Jā, es neatceros, nevienu tādu, zinu, ka man arī tas prāts parasti cenšas atrast kaut kādas pozitīvās lietas, ne tikai tās nosacītās negatīvās lietas, bet es arī rokoties tajā atmiņā mēģinu atrast kaut kādas tādas lietas, bet, vienmēr ir tā bijis. Ja tas stress ir tiešām bijis ļoti, ļoti augstā līmenī, un es neesmu spējis to stresu kaut kādā veidā noregulēt, tad tas sniegums ir bijis noteikti zemāks nekā stresa līmenis noteikti. Ka šajā gadījumā nav bijis tā, ka stress ir bijis uz 9 un sniegums ir bijis uz 10. Tā man nekad nav bijis. Man nav arī bijis stress uz 8 un sniegums uz 9. Man vienmēr bijis sniegums mazāks, ja tas stress tiešām ir augsts. Ok, labi, tāpēc arī ejam pie nākamā, kas tad ir tā optimālā stresa zona. Un tagad es aicināšu atcerēties tie, kas ir šeit mums klāt, un arī Sven padomā, kas ir tava
labākā, vai varbūt viena no labākajām spēlēm, ko tu esi aizvadījis mūžā, var atsaukt atmiņā šo te spēli. Varbūt pozitīvas emocijas arī raisīsies no tā, pozitīvas atmiņas, zin kā. Un tad kāds, un šeit es aicināšu no sākuma novērtēt tā kā subjektīvi, ja, pēc paša uztvertā kaut kāda mērījuma skalas, nevis pēc iemestiem punktiem, nevis pēc iemestiem tālmetieniem, soda metieniem, pārtvertām bumbām un asistiem, bet subjektīvi, kā es pats jūtos par šo savu sniegumu no 0 līdz 10, un pēc tam paskatīties, kāds ir tas stresa līmenis bijis pirms spēles no 0 līdz 10. Uzreiz iedošu savu piemēru, tad man bija 3x3 spēle. Bija studentu turnīrs, tāda studentu olimpiāde ārzemēs, Ungārijā. Un ceturtdaļfināls spēlē Latviju-Lietuvu 3x3 basketbols. Ja? Manai komandai jāspēlē pret Lietuvu ceturtdaļfinālā. Un, jā, sanāk, es jau zināju kādu laiciņu, protams, iepriekš, ka mums pret viņiem jāspēlē. Un tad, kad sāku iesildīties, tad es saprotu, ka mans stress sāk kāpt augšā, viņš kāpj augšā, es sāku domāt, tā kā, ja nu man nesanāk, ja nu kaut kas, ja nu mēs tur vispār neiemetam pat vairāk par 10 punktiem un tā tālāk. Un tad es atkal nofiksēju šo te un sapratu, ka, ok, es tagad piedzīvoju stresiņu, un man ir šis te algoritms atkal manā galvā, ka tā situācija vai ir bīstama vai nav. Nu, tā kā nav. Tad, ko es varu darīt? Un tad es attiecīgi sāku regulēt šo savu stresa līmeni. Es teiktu, man viņš sākotnēji bija uz 8,5. Tuvojoties 9, ja ņem kontekstu tieši kāds stress man ir bijis pirms basketbola spēlēm, tikai no tā. Vislielākais stress man bija, tad, kad es maģistra darbu prezentēju pirms tam. Tur man, es domāju, varbūt bija 9,1 uzkāpt. Bet, jā, attiecīgi tad sanāca šo te noregulēt šo te stresa daudzumu, šo te enerģijas daudzumu pirms spēles ar dažādiem paņēmieniem, ko es arī pastāstīšu tālāk, jo tad, kad iedošu piemērus, ko tad var darīt, kad tas stress ir liels vai pārāk mazs. Un man sanāca beigās nospēlēt ļoti labi, pat vairāk nekā ļoti labu uz 9, un tomēr spēli zaudējām. Bet tā bija viena no labākajām 3x3 spēlēm, ko es aizvadīju savā karjerā. Tas ir mans piemērs. Sven, kā ir ar tevi? Jā, nu es tieši šajā situācijā gribēju iedomāties kaut ko ārpus sporta, un interesanti, ka tu pieminēji to savu maģistra darbu, jo man arī uzstājoties ar tieši savu maģistra darbu bija ļoti liels stresa līmenis, un augstāks nekā tas man bija bijis iepriekš, jo iepriekšējā reizē, tad, kad es ārsta grādu dabūjot, tur man negāja tik labi ar to noslēguma darbu, līdz ar to man bija bijusi slikta pieredze šajā te prezentācijā. Un tad tā maģistra darba prezentējot, es biju ieguldījis tur tik daudz laika un tā kā to. Es biju pārliecināts nosacīti par sevi, bet tajā pašā laikā man bija tāds, jā, un tā kā tu arī saki, es tā kā zinu, un es zinu to secību, kādā mēs tā kā uzstāsimies, jā. Un tagad ir nākamais pirms manis, tā kā 2 pirms manis, un es jau jūtu, kā man tek tie sviedri pa to, pa ķermeni tek lejā no padusēm, jā. Un nāk tas nākamais, jūt, kā tā klapē, sāk tā sirds klapēt, un man tūdaļ manu vārdu tā kā sauc. Un tad es tā kā, un es arī pie sevis, kā iepriekšējais tā kā prezentēju, sāku tā kā elpoju tā, un tad es beigās tā kā atskatos vienkārši paļaujos uz sevi, un arī, noregulēju, tad izgāju priekšā, sāku runāt pirmās 15 sekundes, un tad jau aiziet, un beigās rezultāts ir 10, jā, tā kā, jā, tā bija tāda situācija, ko es tā atceros, tāda spilgta. Jā, super. Man liekas, labs piemērs tieši par to, ka kad tas stress īstenībā lielākais ir tajā brīdī, kad ir pirms tā gaidīšana un varbūt kaut kādi pirmie mirkļi, bet tagad tu jau esi tajā procesā, tad stress mazinās, jo es pat teiktu, tā ir kaut kāda trauksme, jo kā mēs varam regulēt trauksmi, mēs ar darbību varam regulēt. Jo trauksme rodas no tā, kad ir
sajūta vai domas, ka man vajadzētu kaut ko darīt, bet es nedaru. Un tad sākās tāda iekšējā trauksme. Un tā ir tā atbildības uzņemšanās, kur jau lielā mērā, ko mēs varam ar to stresu darīt, arī ir tādi divi veidi. Vai mēs pieņemam to situāciju, kas tagad ir, un mēs pieņemam, apzināmies un ļaujamies, ir tāda radikālā pieņemšana. Vai divi ir tāda problēma situēta pieeja, ka mēs nu, risinam aktīvi šo te stresu kaut kādā veidā regulējumu. Ok, tas tāds mazai atkāpītei, un es domāju, šodien nedarīsim, bet var uztaisīt screenshotu vai, ja skatās ierakstu, tad šie ir ļoti labi pašrefleksijas jautājumi, kas palīdz veidot šo te apzinātību un saprast, kas ir tā mana ikdiena, kas ir mans ikdienas ritms, kas ir mani ieradumi, kas man var palīdzēt noregulēt stresu jau sākot ar iepriekšējo dienu. Jo spēle, un labi, neteikšu pat spēle, bet tā kā mana, kas ir rītdiena, jau sākās patiesībā šajā vakarā. Tas ir viss tāds vienots kopīgs cikls. Ja es aiziešu gulēt 2, 3, 4 stundas vēlāk nekā ierasts, nu, man tā nākamā diena, nu, ieskājies. Tā kā tas ir par ikdienas ritmu, par iepriekšējo dienu jau, tad tas ir par ieradumiem vai darbībām, kas var būt palīdzošas tieši tajā spēles vai sacensību dienā. Un tad numur 3 jautājums ir par to, kas tieši pirms spēles, ja tas var būt kaut kāds stundu vai 30 minūtes pirms spēles līdz pat pašam spēles iemetiem, kas tad ir tas, kas palīdz būt tajā savā optimālajā stresa zonā. Šim neiesim cauri, bet iedošu piemēru par sevi. Varbūt, kas man palīdz ieiet tajā zonā, tad tas būtu nespaidīt telefonu pirms gulētiešanas vismaz 1 stundu, labākajā gadījumā. Un labāk klausīt grāmatu, jo tas, nu, nenormāli uzlabo miega kvalitāti, ja mēs neskatāmies ekrānos. Pietiek tiešām ar vismaz tādu 1 stundu, ja mēs neskatāmies ekrānos pirms gulētiešanas. Numur 2, ko es darīju spēles sacensību dienā, man personīgi palīdz nedomāt par spēli un vispār domas novirzīt kaut kādās citās lietās, vai nu kaut kādos hobijos, vai nu uztaisīt kaut kādu darbu, iziet pastaigā. Varbūt tā ir aktīva atpūta, kaut ko, kas novērš domas man no spēles. Numur 3, tad, ko es daru tieši pirms spēles vai sacensībām, es palīdzu noregulēt to stresu. Es sarunājos ar sevi. Es atceros, šis varbūt nebūs tieši par spēli, bet man bija kaut kāda darba intervija, un es braucu uz viņu tramvajā pāri Akmens tiltam, skaista saulaina diena, un es saprotu, ka man sirds klauvējās. Nu, klauvēja tā kā pie durvīm. Gribu tikt sadzirdēta no sirds. Un es pamanu, ka es baigi negatīvi domāju, tā kā, kas notiek, ja mani nepaņem darbā, kas notiek, ja es tur izgāžos, kas notiek, ja es kaut ko ne tā pasaku un viņiem nepatīk, un kas notiek, ja ir citi labāki kandidāti. Tad es tā kā piefiksēju, kā, wow, tā kā nav vispār realitāte, ko es tagad domāju. Tas ir kaut kādi interesanti nākotnes pareģojumi. Un tajā brīdī es to nofiksēju un pamēģināju pagriezt to situāciju otrādāk, kas nozīmē, kas notiks, ja man izdodas šī intervija, kam ir jānotiek, lai man izdotos šī intervija, kas ir tas pozitīvais process, tas iznākums, kas notiks. Ja, un tad es sāku domāt, es aizietu tur ar pārliecinātību, runāju, stāstu, es esmu autentisks, patiesi, iedodu labus piemērus par savām prasmēm, un izveidojas labs kontakts ar šiem cilvēkiem, un es beigās aizēju no intervijas smaidīgs un priecīgs, vai arī es aizēju no intervijas un saprotu, ka šī darba vieta nav nemaz man. Un beigās piepildījās arī tas otrais scenārijs, jo es nemaz nedabūju šo darbu, jo es negribēju, un es arī tur nestrādāju. Nu, ok. Tas ir par to praktisko uzdevumu, kas ir ļoti vērtīgs tā pareflektēt, kas ir tā optimālā funkcionēšanas zona un kas ir tie ieradumi, kas palīdz ieiet tajā iekšā. Tātad, tuvojoties jau manas daļas nobeigumam, tad Sven, kā ir tev, kas tev palīdz noregulēt un ieiet tajā optimālajā savā zonā?
Tas noteikti ir, jā. Nu, manā gadījumā tā ir mūzika, nu, tas ir hobijs arī, jā, un tā ir tāda atslēgšanās no sevis arī, to es arī piekopju, teiksim, tagad es spēlēju basketbolu, tad iesildoties parasti, nu, es arī centos atlasīt vai komandā jautāt, kurš liek playlistu, ja, kurš liek to mūziku, lai vismaz būtu kāda mana mūzika, mana dziesma, vai pats es izveidoju playlistu, lai būtu, nu, man tāds, nu, ja tas ir, protams, mājas zālē, zin kā, protams, tu jau izbraukumā to nekontrolē, to tu nevari nokontrolēt. Bet tikpat labi tad izbraukumā braucot uz turieni klausos mūziku vai, nu jā, nu kaut kā tādā veidā. Nu, es domāju tieši par spēlēm. Nu jā, un spēles dienā arī labi paēst un iespējams pagulēt dienas. Ja es tā atskatos uz tām spēlēm, kas man palīdzēja, teiksim, noregulēt to enerģijas tā kā līmeni, tas bija ļoti atkarīgs, protams, kāda bija tās spēles diena, bet ja es tā atskatos uz tām veiksmīgākajām spēlēm, vai pareizāk tā enerģētiski, kad es jūtos labāk ar mazāk kaut kādu stresa līmeni, tas noteikti būtu saistībā arī ar kaut kādu dienas. Ok, nu, rekur arī izpaužās tādi ieradumi, kaut kādas rīcības avoti vai rīcības idejas, ko noteikti var paņemt jaunie sportisti, un varbūt arī pieredzējušāki sportisti. Ok, tuvojoties jau vēl vairāk manam nobeigumam, šis slaids galīgi nav jālasa. Tagad, vai arī varat uztaisīt ekrāna šāviņu, bet te ir daudz un dažādas metodas, kas palīdz. Un palīdz tad, ja to dara ilgtermiņā un regulāri. Varbūt viena no tām, nu, te ir dažas, kas palīdz instanti šajā momentā. Varbūt tā būtu viena no tām būtu somatiskā kratīšanās, kas ir baigi krūts nosaukums, kas nozīmē vienkārši, ka tu izkrati ķermeni, tu kusties pirms spēles, esi varbūt ļengans un tiešām tur, nu, rokas širā te krati vai širā te krati un vēl šūpojies un tā tālāk. Šis vispār ciguna viens labs vingrinājums. Jā, te arī noteikti cigūnu var likt iekšā, tai čī un visu kaut kādas jogas un tā tālāk meditācijas. Tad te būs vienkārši saraksts, ko var darīt, ja tas stress ir uzkāpts līdz 9 un 10. Un te būs saraksts, ko darīt, ja man vispār nav nekāda enerģija, bet man vajag to enerģiju. Spēles dabūt kaut kādā veidā augšā. Kā es viņu varu uzkačāt līdz tai savai optimālajai zonai, kas nu kuram ir diezgan katram individuāli. Viens no tādiem labiem būtu ar augstu ūdens einoms gads. Var arī sev pļauks īstenībā, jā. Ir redzēts ļoti daudz video klipu, kur šitie treneri tieši vieglatlētikā tur vienkārši brutāli maud saviem sportistiem un iedod iekšā to tonus viņu. Tā kā, nu, var arī pieiet ar tādām metodēm. Dienas beigās tas, kas tev strādā, tas tev strādā, un ko citi domā, tas ir pilnīgi kaķim zem astes, vai tam āpsim zem astes, ko es vakardien redzēju. Jā, tad šeit būs tas saraksts. Līdz ar to tas arī no manis viss, bet, ja ir kādi jautājumi, ja tu skaties arī ierakstā, to var droši man rakstīt Instagramā, es atbildēšu un vairāk pastāstīšu par kaut ko, kādu no šīm te tehnikām un metodēm. Tas arī viss no manis, jo stress nav labs un slikts. Jā. Atceramies, ka tā ir enerģija, un enerģijai jāļauj kustēties pa ķermeni. Ja viņa neizkustās, viņa iesprūst ķermenī. Un tad sākās visādi psihosomatikas saslimšanas, kaut kādi vīrusi no gaisa, negaisa. Ja? Kačājam apzinātību, izprotam sevi, tas palīdzēs mazāk džadžot un vairāk iepazīt sevi. Mums ir dzīves viens tāds, mums daudz visādu uzdevumu dzīvē, ja? Bet viens no tiem būtu iepazīt sevi un izpratni veidot par sevi. Un pašreflektējam, reflektējam dažādiem instrumentiem par apzinātību un veidojam to izpratni par sevi. Un, lai labāk tad arī sevi saprastu, turpinājumā Svens pastāstīs par vienu superīgu instrumentu, kas ir speciāli priekš sportistiem, lai veidotu izpratni par sevi, veidotu apzinātību, laika gaitā uzkrājot pagātnes pieredzi, atceroties un liekot iekšā kaut kur. Tāpēc, jā, arī, es domāju, Sven, es tev dodu vārdu. Un, kā saka, skatu ir tava.
Jā, paldies, vai tu varētu izslēgt lūdzu savu monitoru? Uh, Paldies. Jā, tā tad vajadzētu būt, ka jūs tagad redzat ekrānu, vai man vajadzētu apstiprinājumu, kad ir Ir. prezentācija redzama. Nu, labi, Jā, uh, ļoti labi. Tad es mazlietiņā pastāstīšu, nu, par cik mums tagad. Ah, jūs redzat arī. Tad tas būs video, ko es jums parādīšu. Tas būs pēc mirkļa mazlietiņ. Um, jā, es tātad turpinājumā labprāt pastāstītu jums maz drusciņi arī, nu, kas tad īsti notiek, ja tas stress netiek menedžēts vai regulēts, ja mēs tā sakam. Nu, tieši vairāk no tādas fizioloģiskās puses, jā, jo, ja vēl paturpinot varbūt to mūsu ar Anču sadarbību, nu, mēs esam, protams, arī draugi un tā, bet, nu, mēs arī varbūt vairāk esam saistīti ar to, ka mēs, nu, man arī ļoti vienmēr ir fascinējusi un interesējusi šī ķermeņa un prāta saikne. Es vienmēr mācījos psihosomatiku kā izvēles priekšmetu, apgūstot medicīnu un tam līdzīgi arī bija domas par psihoterapiju un psihiatriju un tādām studiju neiroloģijas iegūšanu, nu, tātad rezidentūru un smadzenes, manuprāt, unikālākā lieta cilvēkā. Un tad, nu jā, es tomēr esmu tas sporta medicīnas un zinātnes pārstāvis. Un tad Ansis tagad ir, nu, Ansis ir psiholoģijas pārstāvs, un tad viņš sanāk, ir tas smadzeņu daļā. Un, nu jā, tad mēs, nu kā cilvēku jāskatās ir kopistiski, ja mēs nevaram skatīties tikai uz ķermeni vai tikai uz prātu. Tās abas divas lietas ir diezgan neatdalāmas. Un, nu jā, un tad nu, mēs esam veidojuši šo mūsu saikni arī, nu, tā kā sporta speciālistos arī mēs tātad domājam rūpēties jau, un arī tā aplikācija, ko es jums rādīšu, ir tā ar domu rūpēties gan par to veselību, ja fizioloģisko, gan par mentālo, ja psiholoģisko. Jā, un tad iespēja gan pie Anča vērsties pie psiholoģiskas palīdzības, gan pie manis pie fizioloģiskas palīdzības. Un tad atgriežoties pie tā, kas tad īsti notiek, nu jūs arī, protams, varat uzrakstīt komentāros vai čatā, ja jums liekas, nu, ja jums ir savi pieņēmumi, bet, nu, tad maz drusiņ par to jau, ko ieskicēja Ansis arī, nu, ka tātad stress tāds fizioloģiski nav ne labs, ne slikts, tā vienkārši ir, tas ir dabisks. Un tad mēs varētu tad teikt, ka tas ir tāds izdzīvošanas režīms mazliet, jā, jo, nu, kā Jānis arī minēja, vai nu mēs bēgam, sastingstam, jā, vai cīnamies ar to, cīnamies un ķeram to zebru, vai esam tā zebra un bēgam no tās lauvas, vai sastingstam. Nu, un tā tad ir akūts stress, ja, kas ir notiek tajā konkrētajā situācijā, ja, kā Ants teica, viņš iet un pēkšņi krūmos dzird, viņš jau nezina, vai tur ir lācis tajos krūmos, tagad mums daudz lāču Latvijā, vai tur tiešām tas āpsts, vai varbūt, jā, nu viņš dzirdēja kaut kas liels, nu nezinu, bet tas akūts stress ir īss, un tajā īslaicīgi viņam uzlabo fokusu, viņš sadzird vairāk, viņš tā kā klausās, viņš skatās vairāk, un tā kā ir vairāk tā kā aņems. Un viņš ir reaktīvāks gatavoties atbildēt uz to situāciju. Iznāks tur tas lācis, nu, Ansis būs gatavs. Iznāca āpsts, viņš arī bija gatavs kaut kādā vērā. Bet tā problēma sākās ar to, ka tas stress ir ļoti ilgstošs un hronisks. Un tā ir problēma ne jau tikai sportā. Ja, bet mēs, protams, vairāk runājam par sportu pasauli, bet nu, mūsdienās mums ir šausmīgi daudz stresoru apkārt, daudz skaņas, piesārņojums, nu, slikts uzturs, un es varētu skaitīt un entās lietas. Bet ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka organisms nespēja atslēgties no šī te izdzīvošanas, jeb gatavības režīma, kas konkurē ar atjaunošanos. Līdz ar to, nu, ja mēs runājam tā zinātniskāk, simpātiskā nervu sistēma ir aktīvāka nekā parasimpātiskā nervu sistēma. Bet, lai ķermenis atjaunotos, mums ir nepieciešama parasimpātiskās nervu sistēmas aktivācija, jo tajā mēs vienīgais mūsu ķermeņa audi atjaunojās. Nu, līdz ar to tad rodas tas jautājums, vai nu, es kā ārsts atbildu, vai tā ir
vai tie simptomi, kurus es jums parādīšu, tā ir saistīta ar treniņu slodzi, vai tas ir miega dēļ, uzturas, traumas, slimība, vai tas ir vispār kopējs stress un kopēja stresa slodze, kas to ietekmē. Ja, jo mēs nevaram, nu, saprotiet, stress nav tikai, nu, kā tad treniņā, ja, var domāt, nu, kā, cik grūts ir treniņš, tātad stress ir muskuļiem. Bet tas, ka tev katru dienu ir treniņš, tas arī ir cita veida stress. Tas, ka tev katru dienu ir viens un tas pats treniņš, ka tev treneris dod vienus un tos pašus uzdevumus, tas ir vēl cits stress. Ja tev ir katru dienu, tev ir tas treniņš, bet katru dienu ir citādāks treniņš, tev ir interesantāk. Un tev tā tad ir mazāk stresa. Nu, tas ir tāda monotonija, to sauc. Ja? Nu, mēs tagad neiesim cauri visām lietām, bet nu, idejiski ir plašas lietas, ko var skatīties zem tā viena stresa tā kā kopējā jēdziena. Nu, un te es esmu pieminējis jau pāris lietas, jā, stresors, kā es pieminēju, arī tātad HPA, tā ir hormonu as, jā, hipofīzes, pituitura, nu, tātad hipotalāma, hipofīzes un virsnieru as, kas ir galvenā mūsu hormonu sistēmas, mūsu endokrīnās sistēmas regulators. Un tātad mūsu jau arī Ants pieminējušie galvenie stresa hormoni ir kortizols un adrenalīns. Ir ļoti liela saistība un ietekme ar miegu un imunitāti. Ja mēs esam stresaini, mēs mazāk guļam, arī attiecīgi, ja mēs mazāk guļam, mēs esam stresaināki. Nu, tur tas viens otru, tur tāds nebeidzams tāds aplīts. Un imunitāte arī, par cik ja mēs neguļam pietiekami daudz, mūsu šūnas nespēja atjaunoties, mūsu imunitāte nespēja funkcionēt, mēs esam pakļautāki vairāk infekcijām, traumām un citām lietām, ko es parunāšu. Nu, līdz ar to šīs lietas ietekmē to mūsu kopējo gatavību sportot vai attiecīgi palielina mūsu dažādus riskus. Ja, slimību, traumu risku, izdegšanas risku un citas lietas. Nu jā, un tad tā problēma principā ir tad, kad šī te pāreja nav uz to atjaunošanos. Nu, kas tad īsti, ja mēs tā pastamies tāds, nu, maz drusciņi sīkāk, kas tad īsti notiek fizioloģiski, nu, tad nervu sistēmā, kā jau minēju, ir šī simpātiskās nervu sistēmas pārāk liela aktivitāte, un nav šī te parasimpātiskās nervu sistēmas, kā es viņu saucu, rest and digest, jā, atjaunoties un pārstrādāt, jā, jo arī, nu, jūs noteikti katrs esat novērojuši savā dzīvē, tad, kad jūs riktīgi sēdaties kaut kādas karbonātas kartupeļus, nu, riktīgi kaut latviešu klasisko ēdienu, kas notiek kāds? Nu, notiek tā, ka man spiež vēdera, un tad ir tāda īsumā tāda, nu, šī tāda sajūta, ka es būtu apreibis, bet no ēdiena apreibis. Pārāk spiedoša sajūta ir, jā, es nevaru arī gulēt. Nu, labi, bet, nu, piemēram, kas uznāk, nu, citreiz ir īpaši nometnēs, nu, teiksim, sporta nometnēs, nu, paēd, un pēc tam, labi, ja tu esi pārēdies, un labi, tu tev spiež vēdru, bet kas Miegs. cits, nu, jā, uznāk tas miegs, un tāpēc, ka parasimpātiskā nervu sistēma pārslēdzās uz ķermeņa, uz to uzturu dalīšanu, gramošanu, un tad uznāk miedziņš. Ja? Nu, esmu minējis arī tā endokrīnā sistēma, kas notiek, jā, nu, tad ar imūnosistēmu, jā, izdalās vairāk citokīni un šie te iekaisuma signāli. Nu, tātad mēs esam jutīgāki pret slimību uzņemšanu un audi ir sliktāk dzīst. Tāpat tās arī metabolisms izmainās. Nu, tad ir straujāks, ja nosacīti, vairāk tiek enerģija. Fizioloģiskie simptomi, ja ir situācijas, ko sportists pārprot, ko viņš uzskata, ka tas ir nogurums, bet īstenībā tas jau norāda uz hronisku un šo te stresu, pārlieku lielu, nekontrolētu un nepietiekamu atjaunošanos. Ja, un tad es esmu uzrakstījis arī pāris lietas, kur šeit ir minēts, kas tad īsti var notiekt, vai tas var muskuļu sāpes būt, vai ar hormoniem. Ja sievietēm ir īpaši būtiski būtu pievērst uzmanību menstruālā cikla izmaiņām,
Jā, piemēram, vieglatlētikas pasaulē liekas pilnīgi normāli, kad sievietēm nav mēnešreizes mēnešus, jā, pat pusgadu un tā, bet tas nav normāli. Tas vispār nav normāli. Tāpēc tas ir sunim, jā, es saprotu, sunim ir meklēšanās to sauc, jā, tas ir citādāk bišķiņ, tur tas notiek pāris reizes gadā. Sievietēm to sauc par mēnešu reizēm. Tajā vārdā jau ir tā kā tas menstruālais cikls jau ir 28, nu, ideālā, nu, nosacīta grāmatā rakstīts 28 dienas. Protams, ir kaut kādas novirzes, bet tas ir mēnešu cikls. Ja gremošana arī ir viena no lietām, simptomiem, ko daudzi varbūt neaizdomājās. Tātad visādi gremošanas trakta traucējumi, sliktas dušas, apetītes trūkums, svara visādas izmaiņas. Tas var norādīt uz nepietiekamu, nu, tātad atjaunošanos, jau uz overtraining sindromu, jo principā tāpat tās ir imunitātes izmaiņas. Miegs, jā, jā, un muskuļu sāpes. Nu, un tad šeit, jā, tas, ko es šeit, šajā slaidā stāstīju, jau ir tas par to, jāsaprot, kas tad īsti ir sliktāka atjaunošanās vai ir hronisks nogurums. Nu, tā tad ir aktīva atjaunošanās un ir pasīva atjaunošanās cilvēkiem. Aktīva atjaunošanās, kā Ants arī teica, es varu iziet pastaigā, es varu aiziet augstā dušā, ledus vannā, es varu darīt kaut kādas lietas, lai nokļūtu, nu, tātad veicinātu savam ķermenim atjaunoties. Bet ir jāsaprot, ja jūs to darat, jau veiksmīgi atjaunojaties un tā, tad, un tas ķermenis tik un tā ir hroniski noguris un sliktas analīzes un citādāk, nu tad ir noteikti kaut kāds pārtrenēšanās sindroms, pārāk liela slodze, un tas ilgstošā laika periodā ir novedis līdz nefunkcionālajai pārslodzei un iespējams šim te pārtrenēšanās sindromam. Bet iespējams, ka vienkārši jūs esat tādā funkcionālā pārslodzes režīmā un jums nav pietiekami laba atjaunošanās. Nu, tā tad jūs neatjaunojaties pietiekami labi. Jūs neēdat pietiekami labi, jūs neguļat pietiekami labi, ja, un dzīvē ir daudz citi, daudz dažādi stresori. Ja, kas veicina. Jo jāsaprot, ka tas slodzes balans, ja, kā tā kopējā slodze ietver visas šīs lietas un ļoti lielā mērā stresu. Ja, un stress ir nu, daudzpusīgs. Un to es šajā te grafikā, nu, tas tātad arī no pētījumiem ņemts ārā, apkopotas, kā tad var mērīt iekšējo slodzi, ārējo slodzi, biomehāniski, fizioloģiski, jā, kas ir pārāk maza slodze, pārāk liela slodze un citādas lietas. Bet tas ir diezgan sarežģīti. Daudz dažādas tehnoloģijas tiek izmantotas, lai to kaut kā mērītu un kvantificētu. Bet tas, ko varbūt šajā slaidā es vēlējos akcentēt, kad ir nu, tā tad ne tikai spēlētājs vai tikai sportists ietekmē to, kāda viņam ir tā slodze. Jā, ir arī treneris un apkārtējie cilvēki un personāls, kas to visu ietekmē. Un ietekmē arī tātad šo te stresu. Ja ir tātad treniņš slodze, ir stress, bet arī ir dzīves stress, mācības, darbs, personīgās attiecības un visādas citas lietas. Ja? Nu, kā mums treneris arī smejoties, bet tai pašā laikā nesmejoties, teica, tad, kad slikti spēlēja, tad viņš prasīja, kas draudzene pamet. Vai, nu, tā jokojot, ja, bet tai pašā laikā, nu, tā kā mēģinot tādā veidā prasīt, kāpēc ir tas kaut kāds krities, tas sniegums. Nu, jā, un ja tas jautājums ir tā kā, nu, saprast, kāda tā atjaunošanās sistēma tiek darīts viss, lai jūs atjaunotos, bet jums tā atjaunošanās sistēma netur līdzi, tas nozīmē, ka tā slodze ir pārāk liela. Ja? Un nu, tad ir jāvēršās, nu, tad, kas ir jādara? Protams, jāmazina tā slodze, ja? Un parasti arī jāvēršās pie palīdzības. Nu, vēlams pie palīdzības vērsties nevis pie mākslīgā intelekta,
bet pie profesionāļiem, ja, kas sapratīs un labāk spēs izvērtēt jūsu konkrēto situāciju. Nu, un tad galvenās tās lietas ir, protams, kad ir palielināts trauma risks, jā, tas stress maina gan to ķermeni, gan lēmumu pieņemšanu, ja gan prāta spējas. Tātad ir pētījumi pierāda, ka krītās šis fokus, ja ir reakcijas laiks arī. Tāpat tās ir sliktāka koordinācija, ja stīvākas kustības, tad ir ietekme uz motoro kontroli. Nu, un tad, ja ir mazāka motoro kontrole, tas attiecīgi veicina muskuloskeletālās sistēmas traumas. Ja, arī sāpju signāli ir tā kā mēdz tikt ignorēti, tā pašā laikā citiem cilvēkiem viņi var būt izteiktāki. Un jā, tā galvenā problēma jau visā kopējā lietā ir arī tas, ka mūsu ķermenis neatjaunojās pietiekami daudz. Šūnas nespēja atjaunoties. Nu jā, un tad tās galvenie praktiskie tādi karogi, ja, kas ir jāņem vērā, ko es gan sporta ārstiem, treneriem, bet arī pašiem sportistiem būtu jāņem vērā. Tas ir, ja tas kritums ir saglabājās ilgstoši vairāk kā 2 nedēļas, ja ir krītās miega kvalitāte, biežas sāpes, infekcijas, ja sportists arī, nu, ja vai pats, nu, pats jau sportists tā, lai sevi atpazītu tā, bet jā, ja jūs kā treneris vai apkalpojošais personāls redzat, kad sāk slēpt kaut ko, tad arī vajadzētu saprast, kas īsti notiek. Nu, un garastāvoklis maiņas arī. Nu, un tad pieskaroties burnoutam, ja, kas ir psiholoģiskais tāds izdegums, jeb šīs tēmas, tāds motivācijas trūkums, par to, es domāju, mēs parunāsim vēl atsevišķi. Bet tam arī ir ļoti liela tāda, nu, stresam ir ļoti liela ietekme uz šo te burnoutu, kas var novest tātad gan identitātes, gan motivācijas krīzē, un tā galvenā lieta gan ir varbūt fizisks vai emocionāls izsīkums, varbūt šī te, nu, samazināt efektivitāte, jā, varētu teikt tā, vai šī te jēga tiek zaudēta konkrēti pret šo sporta veidu vai pret kaut kādu konkrētu darbību. Nu jā, es esmu rakstījis arī, kas ir tie riski, pierakstījis, kad ir monotonā slodze, ja, kad ir šī vienveidīgie treniņi un miegs trāne, nu, tātad ilgstošs deficīts miegam vai arī ilgstošs neatrasināts kaut kādas sāpes. Nu, un tad vispār var rasties jautājums, jā, kāpēc tad mēs vispār kaut ko darām? Jā, šis tāds ļoti filozofisks jautājums, uz kuru mēs dotajā brīdī neuzņemšos atbildēt, bet teicu, kāpēc es šo jautājumu gribēju arī jums uzdot, lai ieietu maz drusciņ vairāk teorijā par motivāciju, bet tam es šoreiz atļaušos pārskriet pāri, lai, nu, par cik arī sanāca tā mikrofona problēma, lai es jums varētu parādīt video saistībā ar to lietotni, ko droši vien varbūt kāds gaida un grib redzēt. Bet jā, šeit mums drusciņ par motivāciju, to mēs atgriezīsimies kādā brīdī citā. Un te es arī ieliku tādu praktisko stresa menedžmenta tādu algoritmu. Tad būtu objektivizēt, jā, mēģināt kaut kādos, nu, tādos faktiskos veidos apstīties, kādi ir tie cipari, tad salīdzināt par baseline, jeb šo pamatvērtību, tad pielāgojam slodzi. Ja ir kaut kādas aizdomas par to, ka tas stress ir ilgstošs vai hronisks nogurums, tad mēs sākam jau kaut kādas medicīniskās pārbaudes veikt. Bet nu, tā būtiskākā lieta, protams, ir, lai vispār šo te nenonāktu līdz tām lietām un palīdzētu sportistiem gan objektivizēt, gan salīdzināt un pielāgot slodzi. Un citas lietas ir nepieciešama sadarbība. Jā, sadarbība starp treneriem, ārstiem, fizioterapeitiem, psihologiem. Jā, tā tad multifunkcionāla komanda ap sportistiem. Nu, un tad ir laiks, ja, kad es gribētu prezentēt daļu no savas aplikācijas, ko es esmu veidojis pats saviem spēkiem, ilgstošu vairāk mēnešu laikā.
Un, jā, nu tad vienkārši maz drusciņi ieskicējot šeit, un tad es jums parādīšu video. Ir tas, ka tas ir gan stresam, protams, tas ir domāts vispār par visādām lietām, un ko es jums parādīšu vairāk būs šī te daily check-ins, kā izskatās šī ikdienas aptauja, kas tiek prasīta katram sportistam, kā tas paņem, tātad objektivizē šos dažādus signālus, mēra baseline, parāda kaut kādas agrīnās pazīmes, un ir arī treneriem pieejams, nu, tātad treneriem, menedžeriem, tātad komandas skats pārredziet arī daudzus sportistus. Par to mēs skatu šodien nē, es jums parādīšu vairāk to sportista pusi, tieši vairāk saistībā ar stresu. Tad, nu, tagad vajadzētu būt tā, ka jūs redzat video. Nu, Ir, jā. jā, un tagad es viņu plēju. Viņam skaņa video nav, līdz ar to es runāšu, kas tajā video notiek. Tad es palaidu tagad video. Vai Ir, iet, jā? jā. Video. Tā, es gribu, lai tas video. Es gribu, lai viņam nav. Jā, nu tātad šeit tiek atvērts ikdienas jautājumi, un sportistam tātad katru dienu jāievada, cik stundas viņš ir gulējis, un tas, ko es iepriekš biju atvērs, bija, ja izmanto kaut kādus gadgetus, tur Apple Watch vai citus watch, tad to informācija tiek paņemta, sasinhronizēta. Tad ievada miega kvalitāti, stresu, nogurumu, muskuļu sāpes. Ja, tā ir dienas anketa. Un resting heart rate, ja, tātad šo ikdienas miera pulsu ievada, un ir iespējams nomērīt ar kameru, bet to citreiz pastāstīšu. Un tad, ja atveram šo stresu, tad tiek, nu, skatoties, lai uzzinātu vairāk par to stresu, tad var redzēt stresa zonas, nu, kas sadalīts tātad mērījumā no 0 līdz 100. Ir aprakstīts, kā tad šo stresa signālu konkrēto stresa rādītāju mēra, un, nu jā, mazliet informācija, kā tas ir aprēķināts, kāda ir formula, arī zinātnē apakšā tam ir uzrakstīta. Un tātad to var skatīties gan nedēļas griezumā, ja, iet cauri, nu tā kā svaipot cauri citām nedēļām, ja, un tad izvēlēties punktus konkrēti vai skatīties mēneša griezumā, 3 mēnešu griezumā, 6 mēnešu griezumā. Nu, cik ilgā periodā jūs gribat, jūs varat sekot līdzi. Un arī jūs redzat, kad iekrāsojās arī, teiksim, dzeltenā krāsā. Tas nozīmē, ka tas vidējais stresa līmenis ir nu, mazdrusciņ paaugstināts. Ja? Ka viņš nav tā kā zems, bet nu, paaugstināts. Šeit ir tādas mazdrusciņ tā kā citādāk tā datu vizualizācija, ir tādas kartiņas, kas parādīs, nu, katram cilvēkam būs iespēja izvēlēties, kādu kartiņu viņš vēlās tajā mājas galvenajā lapā redzēt, lai nebūtu jāver tie konkrētie dati iekšā, ja negribās iet tā kā ļoti detalizēti iekšā. Bet tad tā otra lieta, runājot par to, ko Ants mums stāstīja par optimālo zonām, te es maz drusciņi iepauzēšu uz mirkli, lai jūs tā kā redzat, ka jā, tā tad ir emociju žurnāls, un tad tajā emociju žurnālā arī ir jāatzīmē principā tas pats, ko Ants rādīja, P+, N+, P mīnus, N mīnus. Nu, un tad jūs attiecīgi izvēlaties kādu no šīm te, kurā jūs esat tajā kvadrantā, un tad attiecīgi cik jums labas sajūtas, enerģijā vai kontrole ir pār šo te stāvokli. Tad attiecīgie vārdi, kas ar to saistās, emocionālie vārdi, un tam arī var visam sekot līdzi. Un tātad, nu, te, piemēram, arī es pierakstīju pie notes, nu, tātad pie piezīmēm, kad es, teiksim, esmu tajā dienā taisījis kaut kādu meditāciju. Un tad, paskatoties maz drusciņ tālāk, jā, tātad ejot tādās trends lapā, kur vairāk var redzēt šos te trendus, kas notiek,
ilgtermiņā. Tātad ikdienas tas jautājumi arī var skatāmies ikdienas aptaujā, jā, arī laika periodā, laika griezumā var skatīties arī tā pati zinātne un tā, bet šeit rādot tieši par to is of state, ja, individual zones of functioning, nu tad var redzēt, ka arī attiecīgi tajā laika periodā, šajā gadījumā tā ir nedēļa izvēlēta, jūs varat redzēt, nu, teiksim, cik procentuāli jūs esat bijuši tajā konkrētajā zonā. Ja nu šajā gadījumā nedēļa, teiksim, 2 dienas ir bijis calm and ready zonā, kas sanāk N plus, vai ne? Un tense and fired up ir P mīnus, tā kā pozitīvi un negatīvi. Esmu bijis 3 dienas, nu, nē, bet tas ir šajā gadījumā parauga atlēts, ja, un 1 diena ir bijusi tā kā negatīva, ja, pavisam zonā. Un tad, jā, par cik ar tiem līmeņiem, jeb stāvokļiem, šīm individuālajām funkcionēšanas zonām saistās arī emocijas, tad arī esmu uztaisījis tā, lai varu sekot līdzi šīm te emocijām un emociju vērtējumiem. Un, teiksim, ja jums tā diena, nu, teiksim, rekur 2 diena bijusi vai 4 diena, tajā 4 dienā ir bijis tas negatīvais stāvoklis, nu, vai P mīnus šajā gadījumā, jeb tas tense and fired up, kad jūs esat tādi saspringti, bet uzkurināti, nu, tad arī atzīmētās tās emocijas, kas tajā dienā ir ielogotas iekšā. Nu jā, un tas arī, protams, tātad ilgākos laika periodos. Vēl ko aplikācijā tur, protams, var sekot tai slodzē līdzi, kas ir treniņa slodze, ja, un šeit arī es vienkārši, kāpēc šobrīd parādu, nerunājot par stresu, tāpēc, kad varat redzēt, šeit arī krāsiņās iekrāsojās, ka oranžais tātad reprezentē treniņus, cik daudz jūs trenējaties, sarkanais ir spēles, spēļu slodze, un zaļais ir recovery, ja, tātad atjaunošanās. Nu, un tad šeit jau pēc šī te uzmetuma, teiksim, var redzēt, ka 3 mēnešos ir pavadīts, nu, 17% tikai atjaunošanās darbībās. Tas nozīmē, ka tas ir ļoti maz, nu, idejiski, ja es kā sporta ārsts uzreiz varu redzēt, nu, skaidrs, nu, tev ir nevis hronisks nogurums, bet tev ir slikta atjaunošanās. Mēs strādājam tagad pie atjaunošanās, jā, uzlabosim tavu atjaunošanos, un tad iespējams tev arī mazināsies tas hroniskā noguruma, tās sekas un citas lietas. Tāpat es arī esmu ielicis, ka tur var nu, mērīt citādus slodzes mērījumus un vēl daudz dažādas lietas, arī treniņiem sekot līdzi, atzīmēt, vai iet uz treniņiem, neiet uz treniņiem. Spēlēm, spēles rezultātus un daudz citas lietas, ko es jums pastāstīšu turpmākajos webināros, kādas ir tās iespējas, un parādīšu, ko tā aplikācija tad īsti arī spēj. Jā. Tas, nu, rekā mēs aizrunājāmies ilgāk nekā, bet nu, tas jau mēs jau bijām gatavi, ka mēs aizrunāsimies. Un. Jā, nu tas no manas puses tā kā būtu arī viss. Tagad, principā, es varu uzlikt atpakaļ, lai nav tā, ka mēs beidzam uz tukša ekrāna. Jā, noslēgumā tad, ka jāredz stress ir kā daļa no slodzes. Nu, ja jūs man prasat kā sporta ārstam, ja, tad es stāstu, ka tā ir daļa no slodzes. Ir jāsaprot, ka akūts stress var palīdzēt, hronisks nē. Jāsaprot, ar ko atšķirās nogurums, jā, un no tāda hroniskā stresa. Un tad, jā, par to burnout, un galvenais ir agrīns monitorings. Nu, un tad, jā, vairāk par mums, sporta speciālistos LV vai mūsu Instagram profilos. Un jā, vēl viena lieta, ko mēs laikam neesam tā oficiāli izziņojuši līdz galam, tā pilnīgi, bet šī arī iespējams ir reize, kad to pasludināt, un ja cilvēks skatīties ierakstu, tad mēs esam arī izlaiduši pirmo sēriju mūsu podkāstam, kas ir, jā, par šīm dažādām tēmām.
Mums ir ierakstīts jau vēl epizodes, līdz ar to būs vēl. Droši sekojiet, klausieties. Un, jā, ja ir jautājumi, tad tagad būtu tas laiks, kad mēs esam gatavi. Pastāst, kur aplikāciju atrast to lietotni, informāciju vairāk par lietotni. Jā, nu par lietotni arī atradīsiet dotajā brīdī Sporta speciālisti LV. Tur ir projekti, tur ir par lietotni, bet nu, arī noteikti tiks izziņots gan sociālajos tīklos, gan mājaslapā. Dotajā brīdī aplikācija vēl ir testēšanas režīmā, bet nu, ir tas mērķis ir šajā mēnesī laist publiski pieejamu. Tā kā, jā. Super. Jā, pasīšos čatņā, ja Skatos, ir kādi ka jautājumi. čatā kaut kas, nu labi, tas, kad man ierakstīja, ka jūs man nedzirdat, tas labi. Bet redzu, jā, kad ir nepieciešams arī izņemt klipiņu par mēnešu reizēm, izgriezt kaut kādu fragmentu, jā. Ja ir vēl kādas idejas par kādiem fragmentiem, jūs droši sakiet, mēs varam uzmontēt. Var izslēgt ierakstu, gan jau, es domāju. Tā kā jā, ja ir jautājumi, droši idejas, komentāri, viedokļi, fakti, spriedumi, tiesājumi, droši rakstiet komentāros. Nē, bet arī komentāros, jā, un arī čatā tagad. Tā kā tā. Jā, es tiešām skatos, ka man sieva zvanījusi un jā, jūs man mēģinājāt paziņot, ka šī būtu laba mācība mums, jā, bet kā komunicēt situācijā, kad